visam kompleksam kopumā. Par Latvijas vēsturi Kaspars varētu runāt stundām ilgi. Interesi par to radusies jau bērnībā, kad kā jau puikām ierasts pagalmā uzspēlēts kariņš, bet galvenais nopelns tomēr esot ģimenei. Būtībā mana arī visa dzimta tuvākie radinieki ir vienmēr bijuši klāt Latvijas svarīgos momentos. Bērnībā es arī augu laukos pie vecstāva, kur viņš arī daudz man ko stāstīja par saviem kara piedzīvojumiem. Tas kaut kā viss šķita ļoti interesanti. Un es nezinu, man liekas, tas ir vienkārši mans pienākums arī dot un arī ieguldīt kaut kādu, teiksim, lai vēsture arī attīstītos un tieši mūsu šī nacionālā. Šodien Kaspars rosās paša izlolotā un izveidotā kultūras mantojuma centrā un cer, ka līdz 2. decembrim, kad paredzēta svinīga atklāšana, visi darbiņi būs paveikti. Centra pastāvīgā ekspozīcija stāsta par latviešu strelnieku varonību cīņā ar milzīgo vācu karaspēku pārsvaru 1917. gadā, šeit pat Tīnūžos pie mazās Juglas upes. Šajā kaujas laikā Latviešu 2. brigāde, kuras sastāvā atradās 4 pulki, kopumā pie 8000 praktiski jau tika visi iznīcināti. Palika viena ierindā kaut kur mazāk par 2000. Bet jā, ar savu tādu kā pašaizliedzīgo rīcību viņi izglāba būtībā no traģēdijas arī pārējos latviešu strelnieku pulkus. Centrā būs gaidīts ik viens apmeklētājs, bet vadītājs cer, ka senā kauja mūsdienīgā noformējumā spēs ieinteresēt skolu jauniešus. Jā, jo man liekas, ka Latvijā, teiksim, šajās skolu programmās ir liela kļūda tā, ka kaut vai runājot par šo pašu vēsturi, tad viņa netiek padarīta saistoša priekš bērniem. Kaspars ir gatavs šo kļūdu labot un nevien bērniem stāstīt par šo kauju, bet centrā organizēt arī vēstures stundas un interešu klubiņus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.